Mani sauc Andris. Es uz Norbeiko kursiem nokļuvu pēc laba ieteikuma. Man patīk apmeklēt dažādus kursus, dažādus seminārus un mācīties, kādas ir metodas, kas patīk, kas ir efektīvas. Par Norbeikovu kā vārdu un grāmatām biju dzirdējis iepriekš, bet lasījis nebija. Kursos arī nebija saistībā ar Norbeikovu metodiku, nebija piedalījies. Kāds ir mans pirmais iespējas? Tas pirmais iespējas ir tāds, kad ir interesanti, ir tāds kā atvieglojums, tāds ķermeņa tonus, interesants psiholoģisks darbs. Mani fiziska veselības izmaiņas varbūt pagaidām ir mazas. Es domāju, ka viens no iemesliem arī ir, kad netik daudz ieguldu regulāru darbu šeit. Jo darbs, kas būtu jādara, kas tiek piedāvāts Norbeiko kursos, ir daudz metodikas, kurām būtu regulāri jāstrādā. Diezgan liels gribas spēks ir vajadzīgs. Pirmais iespējas ir labs, izcils. Esmu pateicīgs par Svetlanas talantu un veidu, kā viņa strādā ar cilvēkiem. Un caur šo metodiku mēs varam aktivizēt savus iekšējos resursus. Un principā līdz šim esmu dzirdējis daudzas izvesļošanās no dažādām slimībām, kosmētikas, ādas veselības stāvokļu uzlabošanās un dažādas tādas ķermeniskas un psiholoģiskas uzlabošanās. Vēl mums pabeidzam šos kursus, un pēc kursiem mums ir 40 dienas vēl individuāls darbs, kur mēs ieguldam darbu sevī un ar mērķi sasniegt kādu rezultātu vai rezultātu saistībā ar veselību. Noteikti iesaku šo kursu citiem cilvēkiem, kuri grib paši izveseļoties vai paši uzlabot savu psiholoģisko vai ķermenisko veselību. Šis ir noteikti ļoti efektīva metode, kā to darīt. Otra lieta, tas prasa zināmu regularitāti, gribas spēku, pašdisciplīna, bet jebkurā gadījumā tā ir brīnišķīga iespēja, kā pats var pārvaldīt savu ķermeni un uzlabot savu veselību. Reizē es arī gribu teikt pateicību visai grupai, jo tas ir arī gan individuāls darbs, gan grupas darbs. Un, protams, paldies Norbeikovam, kad ar savu dzīves pieredzi, ar savu metodiku viņš ir devis labumu, veselību tik ļoti daudziem cilvēkiem, tā teikt, pasaulē. Pateicoties Svetlanai un Lindai, šie kursi notiek arī šeit Latvijā. Tā kā, ja ir interese uzlabot veselību, interese izmēģināt kādu metodiku, kurā labi varat pārvaldīt savu ķermeni, tad noteikti iesaku, varat atnākt uz šiem kursiem un, kā saka, paši izmēģināt savus spēkus.